Tu uztaisīji online kursu, un tas bija tas moments, kad dzima tavs personīgais zīmols. Vai tad no sākuma kaut kāds bildīts neliek stāst par sevi visu to pārējo, un tad sāk tirgot kursu? Kāpēc man vispār radās mājaslapa personīgajam zīmolam? Biznesa atslēga. Jā? Kā tev sanāk, tiem cilvēkiem palīdzēt mainīt to, kā viņi dzīvo reāli? Jo lēnāk, jo labāk. Mums jau atkal tendence ir ātrāk kā 30 dienas, 21 dienā būs nice, es jau tur esmu smuku dibenu, un that's not gonna happen. Nu, tā realitāte ir tāda. 30 dienās nevar tomēr. Viss, kas klausās, viņiem uzreiz tāds shit. Kāpēc tu brauc uz Dubaju uz samitiem? Viņi te patās nav? Tu esi bijis Dubajā. Ok, gača, jā. Čau. Čau. Šodien ciemos Iris. Pastāst varbūt tās pāris vārdos, ar ko tu nodarbojies? Well. Pēc profesijas esmu fizioterapeits. Jau sanāk 10 gadi. Jā. Tāda apaļā jubileja būs. Un vadu savu biznesu. Saucās mana ārstniecības iestāde Fiziomāja. Un paralēli tam visam uzbūvēju arī savu personīgo zīmolu. Tev īstenībā diezgan viss kaut kas ir foršs. Es īstenībā, tad, kad Iris aicināja ciemos, es vienkārši vēlējos Iris jau kādu laiciņu aprunāties, jo viņa tāda ļoti autentiska. Es tā arī to, man liekas, rakstīju. Nu, kad, Thank you. Jā, bet tā arī ir. Tā arī ir, nu, ja tu vispār skaties, un kādi visi cenšas tur viens otru tur kopēt visu laiku un vēl kaut ko. Bet tad tu atveri Iris profilu, un viņa vienmēr tāda šausmīgi brēju, tu uzdrīksties vienmēr, kad tu pret sistēmu augt aptuveni, tāda bišķiņa tā kā not ordinary, tā kā vispārējie. Jā, man cilvēku dizaina kartē tas ierakstīts tā kā provokatīvi. Jā, mazliet jā, ar provokāciju. Tas ir ļoti labs vārds, kā apzīmēt tev sociālajos tīklos. Bet tā visu laiku tev ir bijis, vai tev kādā brīdī tas sākās, ka tev vienkārši you are who you are? Zini, tas tāds from time to time mainās kaut kāds tas iekšējais stāvoklis. Vienā brīdī ir tāda mazliet tāda zemāka pozīcija, tu nobijies, pasēdz turītī, tad atkal uznāk kaut kas iekšā tāds, davai lienam laukā no šitā kakti, jo neviens jau cits par tevi neiestāsties. Un tad man ir tas, kāpju atkal savās biksēs, nomainu svārciņus uz biksēm un eju un daru. Un reizēm ir tā, ka kaut kas tā kā bremzē, bloķē no tā, kas notiek apkārt, bet es cenšos to tā kā izslēgt. Ja man tā apkārtējā pasaule mani kaut kā kairina, tad es slēdzu laukā un vienkārši daru sevi. Pagad, tev nebija kaut kāda laika atpakaļ, kad tu arī aizgāji prom no sociālajiem tīkliem uz kaut kādu mirklīt, kaut gadu vai kaut kas tāds? Nebija? Vai es jaucu ar kādu cilvēku biznesa atslēgas laikos, ka mēs kādu pāris gadus atpakaļ? Nē, es esmu par to domājusi, bet es neesmu izdarījusi. Bet vispārīgi, tas, kas tev ir, tātad, es arī skatījos, tur online coach, tur darbojies, savus PRs, tev ir Fiziomāja, vēl viss kaut kas, visādi kursi arī, tur pēcdzemdī, man liekas, kursi un vēl viss kaut kas tāds. Skatījos, tev bija ne tikai Instagram, tev arī bija YouTube kaut kāda video, bet YouTube bija kaut kāda ļoti sena. Tur skatījos divu gadu atpakaļ, kaut kādu video arī vēl salikt. Tā ir vieta, kur man vajadzētu iet, bet es neesmu saņēmusies, jo es teikšu tā, es tā kā vecs cilvēks mazliet nogurstu arī. Jūs saprotat arī, tā kā jūs darat kaut kādu lietu jau kādu laiku, un tad ir tās pamatlietas, kas strādā, piemēram, man ļoti labi strādā Instagrams, arī pārdošana ir tur pamatā. Un tad, kad es saprotu, ka vajadzētu kaut kur citās platformās, tas prasa resursu. Un tad vai nu man aiziet visa enerģija tam, vai nu es tomēr saudzēju sevi. Un es esmu iemācījusies ļoti sev saudzēt. Ko tā kā biznesa pasaulē varbūt tā kā teiktu, Var iedot piemēru? Ko nozīmē saudzēt sev? Tas pats es varētu sevi nodarbināt, tā kā piecelties no rīta līdz vakaram, taisīt varbūt kontentu, es varētu updateot par brīvajiem laikiem, meklēt varbūt vēl kolēģus, taisīt vēl citu veidu kursus, ko izdomāt. Bet es saprotu, ir kaut kādas lietas, kas strādājas, pie viņām pieturos, un tie paši izaicinājumi vai kursi, kas man ir ar savu personīgo zīmolu, un tad es vienkārši pārējā laikā sev ļauju būt. Kas ļauj būt? Tā arī izsās sociālajos tīklos. Do you. Tāds, tu tā drosmīgas laika par tām visām lietām, ko tu tur dari, un viss tas, kā tu sev tur atrādi, bet jautājums vienkārši, kas tev vairāk sagādā to prieku, tā Fiziomāja vai tas PRs? Kas tev tas ceļš, ko tu paši? Jo tie ir tagad divi dažādi biznesi, sanāk. Jā. Fiziomāja jau ir tas lielais pirmais steps, no kā es sāku vispār, kas bija pēc 4 gadiem strādājot zem kāda. Es sapratu, es to vairs nevaru strādāt 8 stundas, es vienkārši neesmu tam radīta. Un es izdegu tur vairākas reizes, un tad Fiziomāja nāca kā tāds
darīsim pa savam. Mēs atvērām ārstniecības iestādi kopā ar manu draudzeni. Skolas biedru draudzeni. Un tas bija tāds, tagad mēs darīsim tā, kā mums patīk. Tagad mēs piegādāsim tā, kā mums patīk, nevis kā tur tagad kāds ir izdomājis. Un, tas ir mans bērniņš, jo es viņu pārņēmu pirms 3 gadiem pilnībā viena. Mums tur nesakrita tāds tālākais virziens, tie mērķi. Un tas personīgais zīmols auga arī no tā, ka es sapratu, ka es negribu vairs tik daudz tās klātienes stundas, es negribu to kontaktstundu daudzumu tādu. Un tam man nav enerģijas, un tad es uztaisīju to daļu atsevišķi. Kāds bija tas tā pāriešana no tā, ka tu strādā kādam citam, līdz sanāk, ka tu mēģināji aizmukt no tā, ka tev tik daudz jāstrādā, un tu saki, ka tu izdegi, bet tagad tu uztaisi savu biznesu. Kas tas ir? Tas stundas 100% nesamazina. Nē, no 8 stundām es dienas dažas strādāju 12, tā kā no 8 līdz 8. Man bija tiešām labs klientu pieraksts, un tas jau bija tas pirmais steps. Viens ir strādāt man, tā kā pašai, būt klātienē, un pēc tam meklēt cilvēkus, kas strādā zem manis. Tagad tā situācija ir tāda, kad ir 3 darbinieki, ir arī cilvēki daži, kas vienkārši īrē telpas un nosedz tās pamatizmaksas. Un es step by steps no 5 dienām un 12 stundām pārgāju uz 4, uz 3, 2, un tagad es aizēju reizi 2 nedēļās pastrādāt. Lai man vienkārši būtu komunikācija, izpildi to savu vajadzību un piedāvāju cilvēkiem. Sanāk, ka tu sociālos tīklos, to, ko tu Oskar teici, man par to privāto zīmolu, ja tu savu to privāto brendu sāk būvēt daļa tā, ka tev vienkārši bija fiziomāja, tev vajadzēja kaut kādā veidā piesaistīt uzmanību, tāpēc tu gāji tajos sociālos tīklos reāli? Nē, tur arī bija stāsts. Tur arī bija tas moments, kad jau 2, varbūt gadi bija pagājuši, kopš fiziomāja bija jau darbībā. Un tur notika tāds mazais čēpē ar veselību, nonāca slimnīcā. Un es sapratu, ka es nevaru sevi močīt vairāk. Es nevaru visu laiku iet un darīt un nemainīt neko tajā pieejā. Un pēc tās slimnīcas vienkārši sēdēju kaut kādas pāris nedēļas tādā pusdepresnikā, domājot, ko ar šo tālāk darīt. Jo es vairs nevaru tā turpināt. Es atdodu visu savu enerģiju, visu savu good vibes klātienē. Un nāca bija Covid, tieši 2020, starts. Un februārs, arī 5 gadu jubileja. Un tāpa mans personīgais zīmols, jo es uztaisīju pirmo kursu, kas bija vingrošana, meditācijas, viss kaut kas tāds apzinātība un tas, kas cilvēkiem tajā laikā arī ļoti, ļoti bija vajadzīgs. Jā, visi sēdē mājās vispār online kursu sēles. Tas bija vislabākais. Tu trāpīji tieši on the wave. Tas bija tāds vienkārši labs atspēriens. Tas arī tas, ko droši vien, ko tu redzēji YouTube, vai ne? Jo tev bija online vingrošana kaut kādā YouTube. Kaut kāds pāris reizīts. Bet tas bija arī tāpēc, ka jāpamēģina. Es tā kā eksperimentēju, esmu pamēģinājusi kaut kur sev publicēt vēl ārpus Instagram, bet tas paliek joprojām tas Instagram. Tātad par to PR bišķiņ let's dive deeper, tāpēc, ka man liekas, ka ļoti interesantā tēma. Sanāk tā, ka tu to nedarītu, ja tu no tāpat tās nevarētu izdzīvot un nebūtu baigi forši. Tas tā vienkārši sanāk, ka ar visu to tavu PR-u tu tirgo online kursus un ko vēl? Tur ir arī kaut kāds one-on-one, kaut kas tāds? Šobrīd ir programmas, tās, kur mana klātbūtne vairs nav nepieciešama. Tas ir tā kā mājaslapā. Ir kursi, kur es piedāvāju kaut kādu grupas vai VIP vadību. Teiksim, tas pats pēcdzemdību kurs tagad būs martā. Un tur es piedāvāju to miedarbību ar mani. Vai tad Zoom sesijās, vai kāds, kurš, ja tas ir Latvijā klients, tad uz vietas. Tad ir izaicinājumi, kur es esmu tikai kā seja, bet es nekur to cilvēku nesatieku. Es vienkārši ielieku video un viņš dara, sekojot manām komandām un vadībai. Viņi tur diezgan dzīvo arī savu dzīvi. Jā. Un es ļauju dzīvot arī cilvēkiem savu dzīvi un kursiem. Bet, protams, tur ir atkal kaut kāda aktualitāte, kaut kas jāpadara nepieejams, kaut kad atkal viņš jāpadara pieejams. To tava burvīgā sieva man pamācījusi ir. Jo tur visu laiku ir tāds what works. Ja? Kaut kādā brīdī strādā ļoti labi, ka cilvēks, kad visu laiku viņam ir pieejama kaut kāda programma, un tad vienā brīdī nekas netiek pirkts. What's the problem? Meklēsim. Ja? Tad jāpamaina atkal.
Bet no visā citādi cenšos tos cilvēkus atstāt patstāvīgus, jo tā ir viņu atbildība darīt. Nevis tur skraidīt katram pakaļ, hei, tu izpildīji kaut ko. Lai gan cilvēkiem jau patīk. Viņiem vajag, lai viņas pabeigs, bet arī par to PR. Vienkārši tu tikko minēji tādus vārdus, ka tu uztaisīji online kursu, un tas bija tas moments, kad dzima tavs personīgais zīmols. Jā. Vai tad no sākuma kaut kāds bildīts neliek stāst par sevi, visu to pārējo, un tad sāk tirgot kursu? Es vienkārši, jo sanāk tā, ka, pieņemsim, mēs ar Māju, kāpēc mēs varbūt tāds jautājums uzdodam, jo mēs tik gribam pamācīties. Jo mums PR 100% pietrūkst kaut kāds, tā kā attīstīt, un mums ir vienkārši ļoti patīkami, kad varam pamācīties, tāpēc mēs varbūt uzdosim jautājumus, kas mums personīgi palīdzēs. Alright. Ko tu saki ar to, ko tu domā ar to, kad dzima tavs zīmols tajā dienā, kad tu palaidi online kursu? Tu kaut ko jau radīji jau pirms tam jau? Par kaut ko stāstīju vai kaut kā tā? Es biju, līdz tam es biju personība. Es biju cilvēks, kas parāda sevi, savu ikdienu, to, kas man patīk, to, kas man saista, kāds ir mans viedoklis par lietām apkārt. Es daudz rakstīju kaut kādus personīgus stāstus, cilvēks tādā veidā ar mani iepazinās. Teiksim, kur viena tēma, kaut kāda tur pašizaugsme, kaut kas deeper. Un es uzrakstu par to domas vai arī attiecības. Es uzrakstu domas, un cilvēks tā kā, I can relate, vai arī, kaut kas jauns, un kā es to skatos. Tā tu veido tos connections ar tiem stāstiem saviem. Jā, tāpēc, ka cilvēks vai nu viņš rezonē, vai viņš tieši otrādi ritīgi tā kā pretēji domā, bet vai nu love or hate, tās ir attiecības. Jābūt tai personībai. Un tad jau, tā kā loģiski, es piedāvāju produktu, un tur jau bija silti cilvēki pretī. Jautājums, kad tu veido PR, tev ir arī jābūt ar tādiem bold statements, kad tu par kaut ko iestājies? Es domāju, ka jā. Vērtību kaut kāda sistēma tev noteikti ir pamatā tam apakšā jāsaglabā, bet es nebaidos teikt, ka es arī mēdzu mainīties. Nav tā, ka tagad šis ir tā, 5 tavas vērtības, un tās nekad vairs nemainīsies. Es esmu aplaususies pati tajā ļoti. Un tu arī par to stāsti. Tu par to vari ar cilvēkiem stāstīt, ka, hei, zini kā, es biju tāda, un tagad īstenībā es skatos savādāk. Es biju tā, kaut vai par to pašu vingrošanu. Man likās, ka vajag darīt tikai šādi, bet īstenībā ir jaunas pieejas un ir jauni veidi, kā, un īstenībā nav tikai viens pareizais. Un tāpat ir ar dzīvi, uzskatiem, vērtībām un tā tālāk. Bet tā visu laiku ir, jo tu jau valdes, tu attīsties kaut kāds pieredzes, tev visu laiku pamāc vienkārši kā kaut kas, īstenībā nav tā, kā tev agrāk šķiet. Man tā tik nenormāli regulāri bijis. It sevišķi kaut kādā biznesā un sportā. Ne, tieši šajās divās galvenajās lietās, biznesā un sportā visu laiku. Sevišķi, sportā viens tas jau, ka 1000 veidi, kā nomest svaru, vai ne? Tu vienkārši tev tāds skaties to vienu video, followo kaut kādam vienam džekam, arī kurš ir uzbūvējis savu kaut kādu PR, un viņš tik spēcīgi par to stāst, un tu vienkārši tāds saka, un tu saki, yes, this is the way to go. Un tad tu atrod kaut kādu citu džeku, kurš arī YouTube stāst par to pašu rezultātu sasniegšanu, tikai savādākā veidā. Bet no sākuma tas tev palauž smadzenes, tad tu no sākuma bišķi paheitu, tā nemaz nav. Bet tad viņš kaut kādu vienu lietu izspļauj, tad tu sāc ar to arī leitot, un tad jau tu pavelcies, un now you're one. Atceries tas 1000 true fans? Jā. Jā, diezgan. Cik gadus tu tagad ņemies ar savu PR? Tad 5. 5 gadus jau. Jā, nav mājies. Es gribēju vaicāt vēl par to, kā, lai cilvēks saprot to kontekstu. Kas ir tas tieši, ko tu palīdzi, ko tu māci tajos kursos, un kādas problēmas tur izsaka ikdienā? Vienkārši, lai mēs labāk saprotam. Es teiktu, tāds main fokus ir palīdzēt aizņemtām sievietēm atrast viņu ikdienā vietu, laiku fiziskai aktivitātei. Un tas ir tas, kā es arī patiesībā tas sākās ar online vingrošanu. Tā ir 5 gadi reāli online vingrošanai. Viņi joprojām pastāv. Instagram slēgtā grupā. Simple like that. Yeah. Un tās 30 minūtes ir tas maksimums, ko es no viņām prasu. Protams, ir kaut kāds garāks nodarbības. Tu vari arī pildīt 2 pēc kārtas kaut vai, bet tad, kad viņas redz, ka 30 minūtes man nelauzīs kaulus, es varu iespiest 24 stundās šo, viņas izdara. Un saprast, ka tas ir arī ceļš. Protams, tu vari iet arī zālīt un visu pārējo, uz ko es arī šobrīd mudinu un aicinu. Bet tomēr tā dzīve mums ir diezgan tāda dinamiska, aizņemta. Mums laiks ir kaut kur viņš izčab nemanot. Un tad to, ko tu teici, es gribēju tev pavaicāt, un Oskars teica, ka ir
veselības industrija vispār ir tik traka, man tā liekas, ir, jo tur, kurš skaļāk kliedz, kuram labāks mārketings, tā metode trendīgāk ir no sērijas, vai ne? Un tad cik daudz ir tas, tu kā speciālists, tu reāli esi tajā nozarē, ir tas, kad loma spēlē zinātne, tur pēdējie tur kaut kādi pētījumi, blā, 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 tas standarts vai nekas ir, un tad cik liela loma spēlē vienkārši cilvēks, kurš iet un saka, šitā ir labi, šitā ir pareizi. Emocionāli. Jā, kur vienkārši influencerim vai kaut kādam tam cilvēkam ir tik liela ietekme, ka cilvēki pat neiedziļinās tajā, vai tas ir loģiski vai nav, viņi vienkārši to dara, tāpēc, ka viņam tā pateica. Man liekas, ir gan. Bet šis vairāk tāds, kas, manuprāt, coachingā vairāk strādā, kur ir tā skaļā bļaušana. Bet jā, veselības industrijā tieši tas pats. Un te ir tas cilvēks pretī, vai viņš iet un tic tai personībai, vai viņš iet un parokās tālāk, kas šobrīd patiesībā ir ļoti viegli atvērt ChatGPT, iziet tur visu. Tik elementāri. Jā, paskatīties YouTube doktoru, tā kā zinātnieku kaut kādus materiālus, nevis tikai to personāžu tajā Instagramā. Un saprast, vai tas cilvēks tā kā aiziet to solīt, paspērt tālāk. Ja viņš to neizdara, viņš ļoti labi var pārdoties tam, kas ir daudz viskaļāk. Yeah. Un tā zinātne, bet arī, zinātne arī mainās. Tas pats uzturas pasaulē mainās. Tas nav tā kā tagad ir šādi, atcerieties, ēru par taukiem bez cukura diētām, kad viss tur ir slikti, tad atkal tagad ēdam sviestu un tā tālāk. Un tas arī mainās, un tāpat arī tā fitnesā, veselības pasaule, viņi visu laiku ir tādi dinamiski. Ir tā mājaslapa, ko Dāvs laika izmanto, kur viņš tur brīvā laikā arī lasa visus tos scientific researchers. Tur katru dienu viņi publisko, tur Amerikas kaut kāds veselības institūts, viņi tur visus tos research tur liek iekšā, bet atbildot arī nedaudz no savas pieredzes tieši par to veselības industriju. Man vienmēr strādājas ļoti vienkārši, kad tu marketo caur emocijām un pārdod caur loģiku. Kad pieņemsim, man bija tā, ka mēs, kad marketojām, reāli to weight loss. Man bija sievietes, vienkārši, kuras uz tāfelītes bija mums uzrakstīts mīnus 25 kg and still counting, un viņi tur to tāfelīti. Un kā lai citas sievietes, kad ieraug to, tur ķipā minus 25 kilos and still counting. Tad, kad tādējādi mēs piesaistījām ļoti daudz sievietes, jo mums vispār target audience bija 27 līdz 40 gadīgas sievietes, kuras vēlās zaudēt lieko svaru, bet viņām nav laiks. Tur uzņēmējs, tur augstu pozīciju sievietes tur savā karjerā un tā. Bet pārdevām ar loģiku. Man bija tā, ka katras 8 nedēļas bija body measurement week, kur sievietes nāca tikai uz mērījumiem, kāpus tonītas svariem, tur katra roka, katra kāja, ķermenis, metabolic age, viss tas pārējais. Un man sakrājās ļoti daudz datu laikam ejot. Un kas notikās tad, kad mums notiek pārdošanas saruna, viņi tāds saka, bļauns, tur baigi dārgi, kā 400 eiro mēnesī, jo mums maksā 400 eiro mēnesī, 12 mēnešu līgums. Viņi saka, bļauns, baigi dārgi un vēl kaut kas. Un tad es pagriežu to Excel un es saku, skaties, nav jau tā, ka mēs pirmo reizi strādājam, skaties, ka sieviete tieši tavā vecumā, viņa rāda, ka 35 gadīga sieviete man sēž pretēs, viņa rāda, ka skaties, ka Laura 35 gadi, viņa arī gribēja zaudēt svaru, skaties, kā viņai Excelītī mainās pa mēnešiem, viņai svars kā krītās, kā viņa iegūst, un tad viņa skatās uz tiem datiem, viņa saka, fuck. Un es tikai rādu, es scrolloju uz leju, un tur vienkārši daudz slauras, tur viss ir sācis. Un baigi forši, baigi viegli pārdot, jo tu pārdod based on data. Un tas ir tas loģiskais, tas lēmums. Jo viņai tā ir, jo man ar tā būs. Un tas man ļoti daudz palīdzēja pašam personīgi vismaz. Jā, manā gadījumā man nav tas kaut kāds tāds klientu kaut kāds. Man tas nav mērķis. Man mērķis ir, lai tu esi vesels, lai tu kusties, jo kas cilvēkam iztrūkst, viņam iztrūkst vienkārši pamat fiziska aktivitāte. Vienalga. Pagulēt uz paklāju, pievilkt kājas, arī vienkārši relaksēties pēc dienas. Mēs paši, jūs noteikti arī jūtat, kā tas stress sakrājās, ka jūs vienkārši esat non-stop pie datora. Un tā doma ir, tu izdari kaut vai 10-15 minūtes, bet tavu nervu sistēmu jau mazliet atslēdzās, restartējās. Un, protams, tagad es mazliet virzos citā virzienā ar spēku treniņiem un tā, un tas atkal man nākotnē būs tur mērķis, Bet jā, otrs ir, ka tu esi pats labs piemērs. Tajā, man atkal tas nestrādā, jo es neesmu bijusi nebaigi liela nekā. Vienkārši es esmu bijusi cilvēks, kas par sevi nerūpējās, un tagad es parādu to piemēru, kā var. Tu biji tāds cilvēks, Jā, jo tās pats darbs, kurā es biju kā algots darbinieks, man vienkārši fiziski nedeva iespējas. Man nebija spēka, man nebija laika, jo es strādāju. Un tad, kad es izgāju no tās darbvietas, vienkārši iesēdos mašīnā vienā punktā
lūrēju, un kam visas bija zombijas. Tā kā nebija dzīves vairāk ārpus. Un tad parādīja to, ka, kur es vadu arī biznesu, es daru tās lietas, bet es atrodu to vietu tai fiziskajai aktivitātei. Un tas ir tas, kas mani tur pie veselā saprāta, un tas, kas man liek atkal kaut kādus jaunus mērķus izvirzīt, jo tad, kad es neesmu par sevi parūpējusies, tad es esmu I'm in a very bad mood. Jūs negribēsiet ar mani tad runāt. Tā. Kā tu skaties tagad uz veselības vispār to, uz veselību kā tādu, uz sabiedrības veselību? Tev, pa pēdējiem, es nezinu, 5, 10 gadiem varbūt tās, kad tu sāki un tagad, kad vēl bija tā pandēmija, tad plus tagad ar to visu informācijas apjomu, viss, kas ir, un ar visiem sēdošajiem darbiem, kā tev izskatās tas nogrieznis. Plus vēl ēdienu, visādi junki un viss kaut kas vienkārši paliek labāk vai sliktāk vai vidēji. Tā kā pēc sajūtām tu strādājot ar cilvēkiem. Paliek pieejamāks fast dopamīnu. Tā kā ēdienziņā un arī tas pēc telefonziņā. Un tas fast dopamīns ļoti aizsita to vietu tam slow dopamīnam. Pasaka, kas tāds ir? Fast dopamīns, slow dopamīns, jo cilvēki vienkārši nesapratīs. Tev tiešām jāpasaka, jo es nesaprotu. Tad mānies. Lūdzu, izstāst. Tad ātrais dopamīns, kur mēs dabūjam šo te ātro kaifu, no tā ēdiena, cukurota, salda, trekna, taukaina, vai tur telefonā mēs vienkārši dabūjam stimulu. Mums cilvēks ir visu laiku nemitīgā tādā meklēšanas procesā, viņam vajag informāciju, viņam vajag enerģiju, viņam vajag tā kā mītēs, lai skriet. Un tad tās lietas mums šobrīd ir pārēm pieejamas. Un tas lēnais dopamīns ir tā, cikliskā fiziskā aktivitāte, vismaz tās 30 minūtes vai līdz tai stundai, tad, kad viņš tā lēnām kāpj, viss tā hormonālā vide mainās, mums tur izstrādājas testosterons vīriešiem un sievietēm, augšanas hormons un visi citi laimes hormoni. Un tad viņš tā lēnām pakāpeniski paceļ to dopamīnu arī. Kurš gan grib to? Kurš gan grib stundu iet uz sporta zāli, lai dabūtu to sajūtu? Tas ir bezsakars. Vispār bezsakars. Jā, man labāk šotiņu iedzēt. Nē, es dievinu. Es vienkārši nevaru bez sporta zāles. Es vienkārši nespēju iztēloties savu dzīvi bez sporta zāles. Tas vienkārši manī tik daudz maina. Tā sajūta, par ko tu runā. Es pat īstenībā varbūt tās, es pat nezinu, ko es tajā sporta zālē darīšu tajā dienā. Es vienkārši zinu, ja es tur aiziešu, man būs tā sajūta. That's what I'm seeking for. Tā kā es nevaru bez tās sajūtas. Tu pats esi viņu tagad noķēris arī. You know what it is. Mamā ir sāk zālīt? Viņam nav variantu. Viņš sāk 75 hard. Nice. Vienkārši nav variantu. Nav jau tā, ka es tikai tagad sāku. Es jau esmu arī visu laiku kustējies. Un īstenībā es arī tik daudz kustos, bet ne tik man ar rēšanu visgrūtāk iet. Tas ir vienkārši, tas ir mans kriptonīts. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kuram tik ļoti patīk staigāties, ka viņš vienkārši paiet garām mājām, ejot uz mājām. Wow. Tas tik smieklīgi. Es eju uz mājām, un, lai man būtu vienkārši tās sastaigātās minūtes, un lai tie 10,000 soļi būtu, es vienkārši šauju tālāk, un tad es izstaigājos, tad es eju atpakaļ uz mājām. Bet Džekiem, that's a thing. Tas tāpatās, ka tu mašīnas nopircis, un tu tik regulāri pabrauc garām mājām, lai vienkārši izmest vēl vienu riņķi. Bet tu varbūt vienkārši uz mērķi tendēts. Tev patīk tie cipariņi, ka viņi tur savācās, vai ne? Jā, un tas nav slikti. Nē, tas ir labi. Vienkārši tur atkal var tas perfekcionisms bišķiņ patraucēt citreiz, ka tu aizies, bet nevar izdarīt mazliet, man vajag izdarīt maksimāli. Yeah. Un tad reizēm nesanāk maksimālā, un tad labāk noskipošu. Un tas var būt tas gadījums. Cik tu dienas lasi grāmatu? Kaut kāds tagad, 900, es saku, drīz būs. Mums ir kaut kāds partijas. Mēs arī jau labi esam atpūtušies. Zem grādīgiem vispārējo. Viņš aiziet pusnaktī mājās un lasa to grāmatu. Viņš neliekas mierā, viņš tik un tā. Jo ir noteikti slapus dienā, ja? Jā. Viņš vienkārši, viņam pasaka, ka viņš 1000 dienas. 911, jā. Es tikai neesmu izlaidis. Bet tas ir tāpēc, ka, zin kā, man tiešām ir tie cipari, man reāli palīdz, tāpēc, ka, ar to staigāšanu tieši tas pats, un es tajā Garminā tik ilgi neesmu izlaidis to straiku, ka es vienkārši domāju, vienkārši pastaigāšu. Un tad man bija, es izstāstīšu vienu keisu. Karoči, pagājušajā gada septembrī man bija ritīgi sūdīgi. Man pa nakti vienkārši palika nenormāli slikti. Man sāk sāpēt vēders, es vienkārši gulēju kāds 3-4 stundas, vienkārši mocījos laiku. Es domāju, varbūt kaut kāds vīrus. Es vienkārši piecēlos, aizies toaleti. Es domāju, jāpasēž uz podu, gan jau paliks labāk, vai ne? Vienkārši ieeju tajā toaletē un vienkārši parubos, nokrīt uz zemes, vienkārši ar seju pret zemi. Un vienā brīdī pamostos. Un saprotu, ka es tikko biju izrubījies, ka es vienkārši gulēju uz zemes. What the fuck? Un es tā nesaprotu, kas notiekās. Un es aizēju atpakaļ uz gultas, vienkārši vēl joprojām mocos. Man ritīgi sāp tas vēders. Es nezinu, saindējies vai kas.
Es saku, Laurai, jāsauc ātrie, izsauc ātros. Tie atbrauc, tiem standarta procedūru. Viņam jau tur sāp vēders, jāpaņem tur svecīt un viss pārējais. Nu, ko viņi, jo viņi nekad negrib vest uz slimnīcu. Vienkārši vienmēr ir kaut kas, viņiem liekas, ka kāds pārspīlē un tā tālāk. Es parasti saucu no ārsta, kad rītīgi sūdīgi ir. Un parasti tā, ka tu ilgāk cieties. Nav jau tā, ka tu izsauc ātros un tu pēkšņi vari tikt. Un viņi tā atbrauc, jo tu esi primāri, tev jāņem ir. Tad viņi teica, ka jāpaņem kaut kāds tur vēl ogles jāsēdās, vēl kaut kas. Laura aiziet uz aptiekas, apērkās, atnes mājās. Es sēdos tās ogles, sēdos visas tās tabletes, visu, ko viņi man ieteica. Sēžu vēl joprojām gaidu. Vēl iet kaut kādu stundu, 2, 3, vēl joprojām nenormāli. Vienkārši tā, ka nevar izturēt. Man katru dienu jāpumpējas 100 reizes ir un jāsteigā. Es kraču. Laura saka, tu nedari neko. Es ieju otrā istabā, uzspiežu 100 reizes. Tu tikko noģības pie ātrajiem. Nē, tas bija pēc pāris stundām vienkārši. Un tad es tev prasīju par to, vai tas ir veselīgi. Tas reāli nav veselīgi. Tā kā man tie cipari tādā veidā strādā. Es piepumpējos to sotaku. Vienkārši iešu kājām uz slimnīcu. Un vienkārši aizgāju kājām. Jo vajag soļus savākt. Jā, vajag soļus. Aizgāju uz slimnīcu, nosēdēju tur pāris stundas. Viņa man pārbaudīja. Jā, šī ir robeža, ka tas paliek slimi, ja tu tipā tev vajag saukt ātros, tu tā labi pats tev vajag terapiju, man liekas. Viņam pieslēdz pie sistēmas. Tā kā salēja kaut kādas zāles, sašpricēja vienkārši vēl kaut kādas zāles. Es tur nosēdēju kaut 2-3 stundas, man pārbaudīja, saka, nezinu, viss kārtībā, nekā nav. Labi ir, iešu mājās. Tad ejot mājās, savāc tos pārējos soļus. Un tā es neizlaidu. Ej, tu no. Kas bija par vainu? Nezinu. Nebija. Vienkārši sāpēja Man vēders. ar tā ir bijis, jā. Es nesapratu. Stress? Varbūt, es nezinu. Man nav nekad bijis tā, kad... Ne tik traki kā viņam, bet... Kad tas stress tik ļoti ietekmē, vajag rēt kaut kāda tāda situācija bijusi, bet es tiešām nesaprotu. Viņi arī domāja, ka viņi, tie ārsti vienkārši tāda sajūta bija, ka viņi domā, ka es kaut ko fejkoju, kad es nezinu, ka es negribu strādāt vai vēl kaut ko. Jā. Bet man tiešām, man tik sūdīgi bija, ka es vienkārši nezinu. Kā tu skaties vispār uz kaut kādiem medikamentiem, suplementiem, vēl kaut ko? Kāpēc es nezinu, tu esi varbūt tā, jo es esmu tāds dabas bērns, baigais. Tu? Es nenormāli heitoju medikamentus. Es vispār, nekad, kas aslims, tas saka, fuck, es izalpošu širo. Kāpēc es par to jautāju? Jo kā man pašlaik liekas. Lielākā daļa, teiksim tā, praktiski viss, ko mēs šodien saucam par medikamentiem, ir patiesībā narkotikas. Un viss, ko mēs saucam par narkotikām, ir īstenībā medikamenti. And that fucks with my mind. Un man šeit ļoti daudz, jo es vienkārši saprotu, ka ir bišķiņ savādāk veidi, kā visu kaut kā sev ārstēt. Kā tu uz to skaties? That's deep. Jā. Tur būtu tikai suplementi un medikamenti un viss tas pārējais. Tu arī tagad to saka, tev uzreiz tikai dod kaut ko tur iekšā. Yeah. Bet cilvēki arī tagad popojās šausmīgi visu pārdod uz tur bagātinātājs, tagad balstoties uz šo next wave, kas jau arī droši vien, ka būs. Un es saprotu, ka ir arī uzturbagātinātāji, kas ir nepieciešami, bet vai tev ir tā, ka tev jābliež pilns skats, lai nomestu svaru vai justos labi, man liekas, ka tas tā nav obligāti. Par medikamentiem to daļu. Es kādreiz arī... Tu vari atbildēt tik daudz, cik tu vēlies. Jā. Es tev pirmo daļu, es arī biju tādā, tā kā vairāk kategorijā, kur nē, tas vispār nav vajadzīgs, Big Pharma vispār nostar to. Un tad es pieredzēju to, ka tas patiesībā var atvieglot ļoti ātri tavu ikdienu. Tā ir tā bioķīmija, ko mēs vienkārši izmainām īsā laika periodā, un ne par velti zinātnieki pie tā strādā, viņi to rada. Un why not to use it? Tā kā, ja tas tev palīdz, ja tas tev kaut kādas pusstundas ietvaros ļauj justies labāk. Yes, tikai par tāpat kā tagad, kas ir visas it kā tās pretrunas par to weight loss. Kā tur bija GP? Es neatceros. Ozempiks un viss. Tas arī tāds, ja tu viņu var izmantot gudri savā labā uz to kaut kādu periodu, nevis tā kā palikt addiktīvi, tā kā rītīgi. Kas tāds ir, par ko tu runā, es nesaprotu? Tas ir medikaments, kuru tu lietojot, samazini savu apetīti. Tev vienkārši nav. Tev nevar laikam stāstīt šito, ja tu teici par to uzturu. Acis jau tāds. Kur to var dabūt? Prescription noteikti no ārsta. Es nezinu, kur Latvijā šobrīd, bet gan jau var atrast. Es esmu. Laura var izrakstīt recepts. Viņš skaitās samērā tā kā dārga. Es teiktu, kas šobrīd vispār ir dārgi. Tu zini, kā savus līdzekļus pārvaldīt. Un tad, attiecīgi, tu vari īsā laika posmā atbrīvoties no
lielāka svara. Tas ir tas, ko tie aktieri tagad, tie visādas slavenības ēd iekšā. Jā. Slempik un ko. Tad tu vienkārši vari dzīvot tālāk atkal no tās pozīcijas, kur tu esi kaut kādā savā, varbūt mērķis ciparā vai kaut kādā sajūtā. Un tad tu vari atkal būvēt no tās vietas. Bet laikam tā lielākā lieta ir tiešām tas, ka cilvēks paliek atkarīgs un viņš uzticas tikai šai vietai. Tie medikamenti man strādā, kāpēc man vispār mainīt dzīves paradumus, uzturparadumus un tā tālāk. Iedomājies, beidzot ir magic pill. Jā, ir. Un tāpēc ir tas big pharma, ka viņa var izdomāt kaut ko šādu, jo, piemēram, ir tiešām cilvēki, kas nekādīgi ar to savu apetīti pastiprināto netiek galā, un viņš var šo izmantot, un tiešām endokrinologi un tā, kā ir arī, kas ārsti ļoti liela daļa atbalsta to ceļu. Un daudz cilvēku dalās savā pieredzē, ka tiešām ir mainījis viņu to dzīvi. Bet ir atkal tā daļa, kas šo izmanto tā kā easy way. Kaut, un ne jau es iekļaušu tagad fizisko aktivitāti, ja es vienkārši dzīvojot, palieku tievāks. Tas fucks with my mind vienkārši. Pārāk daudz, man liekas. Tas ir tas atgriežas tajā, varbūt tās tajā pārspīlētajā, ka tu vienkārši, tā kā tu saki, paļaujies uz to. Un tad tu atkal pazaudē, es atradu vieglāku veidu vai ātrāku veidu. Tāpatās, kā mēs runājam par to sajūtu, jo viņi no alkohola var dabūt no sporta zāles. Tā ir praktiski viena no tā pati sajūta. Vien tev ir viens šotiņš bārā, tepat 100 metru lejā, otrs tev ir stundu sporta zālē. Bet to pašu sajūtu, viss tieši to pašu, ko tu stāsti, piemēram, kontrolēts kaut kāds fastings un viss tas pārējais, tas jau tev novedīs tieši pie tā paša rezultāta. Tikai ilgāk, lēnāk, laikietilpīgāk, tā kā viss tas būs. Tas ir tas 6 days to six-pack. Tas ir that's the pill. Tas ir 75 hard jaunā versija. 75 easy. 75 easy. 75 dienas vienkārši ēd iekšā tās pelus. Tas būs laikam tā kā injekcijas, bet still, injekcijas. Manuprāt. Varbūt jau tagad ir kaut kāda dažādāk, jo viņi jau nav tikai viena veida. Bet es negribu varbūt par to runāt. Mēs vispār šito nepopularizējam, lai jūs visu to saprast. Kā tu to skaties? Kā tev sanāk? Labi, mēs tagad runājam par to, ka nav tāds ātrais veids, ir vienkārši jāmaina tas, kā tu dzīvo. Kā tev sanāk tiem cilvēkiem palīdzēt mainīt to, kā viņi dzīvo reāli? Jo lēnāk, jo labāk. One step at a time. Tu tikai sāc ar, piemēram, ja viņam ir tas mērķis par to pašu weight loss, svara zaudēšanu, ja kāds tomēr grib tulkojumu, tad tu sāc ar piemērs, iekļaujas savā ikdienā fiziskās aktivitātes. Ja viņam nav viņas, iedomājies no nekā 3 reizes nedēļā, tagad nāk klāt spēka treniņš. Amazing! Tur jau viss mainās, muskuļu masa pieaug, visi metaboliskie rādītāji pieaug, viss ceļās, kustās enerģija, ātrāk patērējās. Un tad pieliec klāt uzturlietu daļu vai viņus apvienot, ja cilvēks ir spējīgs uztvert to informāciju, jo cilvēkam jau vajag lēnām, viņam vajag ar karotīt, tagad šitā, paskaties, varbūt tu vari vairāk dārzenīšu paēst, un tā, slow. Un es jau esmu tieši tāds pats. Es arī ilgu laiku nesapratu, kāpēc, piemēram, es nevaru mainīt savu ķermeņa kompozīciju. Man atkal vajadzēja otrādi, man vajadzēja ēst vairāk, likt klāt. Un tas ir tas, kā kuram. Un tāpēc jau mums ir tie speciālisti, lai viņi tev var iedot to informāciju. Arī uzturspeciālisti taisa online, visu kaut ko, arī konsultācijas ir pieejamas. Un, man liekas, tā informācija ir, vienkārši vajag viņu paņemt. Bet, mums jau atkal tendence ir ātrāk kā 30 dienas, 21 dienā būs nice. Es jau tur esmu smuku dibenu un presi. Un that's not gonna happen. Tā realitāte ir tāda. Tas būs 30 dienās nevar tomēr. Viss, kas klausās, viņam uzreiz tāds shit. Jā, ir to tabletrīt. Man prasīja 6 mēnešus, 3 līdz 4 reizes nedēļā treniņu, lai es mainītu savu ķermeņa kompozīciju. Realitāte. Un es par to arī runāju. Kad es varu uztaisīt, es tev iedošu te izaicinājumu tos treniņus, ko es daru, bet tas man prasīja tik. Es esmu atklāta. Bet es drīkst izteikt komplimentu, lieliski izskaties. Thank you. Jo tu tiešām lieliski izskaties, un tas iedvesmo arī cilvēks. Jo tad, kad mēs tieši pirms podkāsta, kad mēs nezinu, kāds mums tur bija tas salīdzinājums, bet Somijā arī es aizbraucu uz treniņiem, un vienkārši tur trenere, resna, staigā vilnas zeķēs pa sportzāli. Viņai pat nav bots kājās. Yeah. Un es vienkārši skatos, ka viņi trenē cilvēks, un cilvēki tiešām pērk. Kā var fucking pirkt? Nezinu, tā kā tu ej zaudēt lieko svaru no resna trenera, tas tā kā doesn't work. Tev ir jābūt primāri, man liekas, tam, kurš iedvesmo.
Un tu iedvesmo jau kā treneris jau no tā, kā tu izskaties. Nu, ja tur nav kaut kāds apakšā lietas, nezinu, tur saslimšanas, bla, bla, vai protams. Tad jā, mēs jau skatāmies. Bet tev ir jāiedvesmo pareizi. Ja tu māc par biznesu, vai ne, piemēram, arī tev taču ir jānes tas vārds. Tā kā arī šorīt, tā sieviete, kas viņu tur stāst, kas tur mūs challengeoja tev tur, ko tur par tām biznesa lietām. Mēs viņai sakam, programma 127 eiro, jums tas mazais plāns derēs. Viņa tāda saka, bet man nav nauda tam. Un es pieeju klāt, prasu atvainojos, ar ko es nodarbojos. Es mācu par biznesu, kā pelnīt lielu naudu. Un tad man tās lietas neiet kopā. Saprot, gan ne biznesā, gan ne sportā. Practice what you preach. Yes, tas primārais, ar ko mēs ejam. Tieši tā. Man liekas, ka es vienkārši, tu man oponēji, ja tā nav, jā. Bet es vienkārši pa fizioterapiju, pa treneriem un kā vispār in generāli. Man liekas, daudz vienkārši ir, viņiem vienkārši tas ir tupa darbs. Viņi vienkārši to dara. Viņi daudz strādā, viņi vienkārši pieņem klientus. Ir tāda daļa, tie, kas paši par sevi nerūpējās. Jo man arī tas attaisnojums varētu būt, jebkurā brīdī, kad es vienkārši daudz strādāju, man tagad nav laiks kustēties no sērijas. Un tas pats jau arī tiem cilvēkiem. Un tas nav, it kā no vienas puses var saprast, tāpēc, ka viņi ļoti daudz strādā, viņi mēģina citiem palīdzēt, bet viņi paši par sevi kaut kādā brīdī vienkārši aizmirst, nemanot pat. Un tāpēc arī nonāk tādā situācijā, bet tie cilvēki, kuriem vajag palīdzību, viņi jau tā balēs nāk. Ir tāda, es nezinu, droši vien jūs neesat dzirdējuši par tādu grāmatu, es pats neesmu lasījis, viņi, man liekas, Laurē bija mājās. Kaut kāds Latvijas ārsts, kaut kāds kruts populārs sarakstījis ir glābjot citus sadegu pārstiem. Un tas arī droši vien fizioterapijā arī tas pats varētu būt. Daudz doktori, piemēram, ārsti, ja, zin, kā viņi ēd, vienkārši zefīru, šokolādi, vienkārši kilogramiem. Viņi visu laiku močī, viņiem pat nav pašiem laiks normāli paēst. Un baigs sarežģīti ir tajā, jo ārsti un doktori un visi mācās tik nenormāli ilgi, lai kļūtu par doktoru. Tur, man liekas, es melošu varbūt 6 kā minimums gadi, ja ne ilgāk, un tad vēl kaut kādi tur tie līmeņi. Es atceros, ka mana māsa vienkārši no visas sirds gribēja kļūt par vetārstu, lai vienkārši strādātu ar dzīvniekiem. Un tagad viņa pēc tām naktsmaiņām ir tā izdegusi. Man citreiz vienkārši žēl paliek. Tu tā kā pazaudēji savu to. Un tas par to jau arī bija mans stāsts, kāpēc es nomainīju to visu, kāpēc es sāku savu biznesu. Tāpēc, ka es vienkārši negribēju tā vairs dzīvot. Es negribēju būt vienkārši plācenis. Izejot no darba laukā, es biju vienkārši miskaste. Kāpēc man būtu miskastē? Bet man tas iekšējais stāvoklis virzīja uz to. Zināju, ka es kaut kad no tā izkļūšu. Un labi, ka manā ceļā bija tādi paši mentori, koči. Tie cilvēki, kas patiesībā viens lielākais bija mans klients. Tā laika klients, kurš vienkārši pateica, paņēma man pie rokas, ejam uz mežu, apmēram. Ja? Un mums bija reizi nedēļā sesijas meža parkā. Mēs vienkārši staigājām 2 stundas no vietas, un viņš man stāstīja par biznesu, par psiholoģiju, par izaugsmu, par klientu apkalpošanu, blā, 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 visu, kas man būs vēl priekšā, un kur es iešu iekšā tajā, kad es sākšu darīt savu. Un tieši klienti bija tie, kas man teica, kāpēc tev vēl nav savs? Ko tu tev vēl bremzē? Kad tu atver savu? Un tā es tur nonācu. Bet lielākais jau bija tas, ka bija tas izdegšanas mehānisms, kad viņš atkārtojās vienkārši, ka man nebija laika reāli elementāram treniņam. Un tas jau notiek ar tiem pašiem ārstiem. Viņiem vienkārši fiziski tas laika resurss nav. Jo tu jau gribi arī to finansiālo drošību. Tu gribi, lai tā naudiņa ripo, bet reizēm arī vienkārši nav varianti, jo darba devējs parāda savus stundu vajadzības, un tad tev vienkārši tur mačē. Tu esi drosmīga, kad tu tā arī ņēmi un uzņēmies, vienkārši jau tik daudz cilvēku baidās lekt. Es tomēr taisīšu savu, un tad bet man vajag tur x daudzumu naudu, vai ne, lai pieņemsim kaut ko uzsākt, un tad tā noraustās tīri tikai no tā, un kad tu beigās saproti, ka tā x summa ir vienīgais, kas tev atdala no tā, pieņemsim, pasies, kā tu tagad esi fulfilled, un tu jūties tik pārliecināti, izveidoji savu brendu un visu to pārējo, un pa lielam tas bija tikai tas viens lēciens. Tas viens lēciens tev bija vienā mirklī. Es teiktu tiešām, ka mani klienti bija tie, kas mani pavirzīja, viņi tā kā iedrošināja. Jā, viņi neapstājās man teikt, neuzkrītoši. Kad tad būs tava vieta, vai tad jau tagad, drīzumā un tā. Un man visu laiku likās, par ko jūs runājat? Es neesmu vispār gatava. Bija 3 gadi pagājuši, un tad tas 4. gads, jā. Vispār neesmu gatava. Un tas vienā brīdī tāda, what the fuck, ko es tev stāstu? Un jā, tu arī saki par tām finansēm, kad tipa vajag tos pirmos soļus, izskatās jau sākumā tās summas, tās investīcijas, atvērt telpas, pārkrāsot un tā lielākas nekā tu patiesībā tā nauda jau visur ir. Tu
manā gadījumā mēs no Virtāva aizņēmāmies ar oficiālu visu procentu līgumu. Nu, tā kā es viņam pārskaitīšu atpakaļ. Un tā arī notika. Es pēc 2 gadiem pārskaitīju ar visiem procentu maksājumiem. Tā kā lai ir tās viss čotka tajā, kad, kā saka, dokumenti joprojām. Nu, mums reizēm liekas, ka tur ir baigi daudz tagad kaut ko sāk darīt, atvērt uzņēmumu, ja? Tiem, kas vispār kā, kuriem nav vajadzīgas telpas. Tā kā vispār, man liekas, elementāri. Yeah. Bet tu tagad esi tajā stadijā, kad tu to esi izdarījusi, tāpēc es saku, ka tas ir elementāri. Iedomājies, ka cilvēkiem tev vajadzēja vienkārši, lai kāds cits notic tev vairāk, nekā tu pats sev ticēji. Tas ir interesting, right? Jā, bet man liekas, daudziem tā ir. Ja mēs tā pastīsimies apkārt, mums vajag tā kā sevišķi kaut kādu biznesa mentoru, viņi jau ir tie, kas pavelk. Kā sākās mūsu sadarbība? Kāpēc man vispār radās mājaslapa personīgam zīmolam? Biznesa atslēga. Yeah. Tas bija aprīlis, maijs. Nice, yeah. Personīgais zīmols, pirmais bija februārī, kad es sāku to kustināt. Un aprīlis, maijs, Oskars saka, tev nav kur pārdot, tev nav mājaslaps. Yeah, kur tā poga pirkt? Kur, jā, jo es sūtu konta numuru, man pārskaitīt šitā, cik ilgi un cik liels apjoms tur var iziet cauri. Nevar iziet liels. Tieši tad arī pēc mājaslapas uztaisīšanas, kas bija tas mana investīcija tīri izdarīt un, protams, nopirkt to visu. Es, man liekas, pati viņu arī tur sabūvēju. Pirmais vasarā izaicinājums aizgāja pa 5. Reāli īstenībā, tu tagad tā nosauc šos ciparus, tur taču nebija, tur €1000, lai uztaisītu mājaslapiņu un uztaisītu kaut kādu informāciju savā tiekšā. Tas bija laiks. Jā, tas bija tikai sēdēt un izdarīt tās lietas, pret ko ir vislielākā pretestība. Jo man, kā cilvēkam darītājam, man ir visu laiku tā kā kustība bijusi. Kā es eju, strādāju, es māku darbu darīt. Ja? Bet piesēsties, būvēt to mājaslapu, jau ir tāds, tā kā man šitas nav vērti. Kaut kāds čīkstiņš, jo es vispār neesmu datorcilvēks. Nebiju. Tagad jau es tur tā kā varu sēdēt un likt. Bet es sev biju iestāstījis, ka es neesmu, kur tur bakalauru vispār nevar uzrakstīt. Man nekas nesanāk ar to datoru. Un tad tev ir vienkārši tas, ja tu gribi nonākt kaut kur tālāk, tev šīs lietas būs jāizdara. Un tad tas bija atkal paskubinājums vēl no āras. Bet tu taču vari to mājaslapu uztaisīt. Jā, can do it. Kā tad viņi arī tapa? Nekas jau tur traks, kā grūts nebija īstenībā. Jā, bet tā ir, ka tu dari visu laiku tādu dinamisku darbu, ka tu visu laiku runā ar cilvēkiem, kusties un apsēsties vienkārši un iedzināties kaut kādā mājaslapā. Un plus tas, ka tu neko nezini, no kur galā sāk. Tas ir ļoti, ļoti sāpīgs process. Un krūti, ka tu izturēji to un izlauzi. Yeah. Es jau esmu ļoti pateicīga. Yeah. Jo tā kā viss jau... Viss pārdošana notiek tur. Šobrīd arī. Tas ir vienkārši tā, tas ir jāizdara. Tā pat lapa? Tikai bišķi pārtaisīt? Es domāju, es neatceros tagad, vai es kaut ko tur mainīju, bet man liekas, ka tas pats tāpat Viks platforma. Tik stilīgi. Jā, tā kā neko es tur vajag nemainīt. Man vispār, īstenībā tagad, kad īristi par to stāst, mēs tik daudz gadus esam jau pazīstami sanāk. Īstenībā tik stilīgi, ka esam bijuši kaut kādu pirkstu pielikuši tajā, ka, par to, lai tu kļūtu, kas tu šodien esi, man liekas, tas ir fantastiski. Mēs visiem ticam. Jā, mēs visiem ticam. jo tas, ko tu saki, kad darbs jau prasa vienkārši darītāju. Kādam at the end of the day, dienas beigās ir jāapsēžas un jāizdara. Vai tas ir tas tekstiņš vai vēl kaut kas. Ko es esmu sapratis, kā man ir. Es arī vispār nevaru katru dienu darīt vienu un to pašu. Es esmu tas cilvēks, tas man nāca tiešām pēc ilgiem gadiem. Es sapratu, ka man patīk kaut kāda mini-projekta. Man patīk, kur kaut kāds sākums ir un kaut kāds beigas ir. Vai tā ir mājaslapa vai ne, vai kaut kāds. Es pat fucking email newsletter nevaru noturēt katru nedēļu. Man tas vienkārši tā kā, es tā kā nevaru saņemties. Tiklīdz man tas jāveic atkārtot un es neredzu viņam galu, man tas vienkārši neuzbudina. Es nezinu. Es tā saprotu par vispār. Un tas ir tas, kas patiesībā reizēm ir mums tiem, kam vajag visu laiku kaut ko mainīt, mums bišķiņ
pušo sevi šitajā cikliskumā, jo tās lietas arī strādā. Bet es arī esmu tā kā go with the flow, tā kā, šodien šito daru, šodien tad es to daru. Citreiz neko nedaru. Bet tas biznesā atkal, Rūta pateikt, iedot vienkārši pierē. Tas ir svarīgi, tas ir tas, kas mums to diskomfortu nedaudz rada, vai ne? Vēl kaut ko. Bet man patīk tas diskomforts, arī tev patīk. Bļāviens, dzīvot dzīvu, kaut kādā. Iedomājies, cik bezsakarīgi mēs katru dienu risinām kaut kādas problēmas, pārspīlēt daudz. Cilvēki, par to uzņēmējdarbību kā tādu, visiem liekas, ka uzņēmējdarbība nenormāli, tur tik stilīgi un viss tas pārējais. Un tad viņi sāk, tad viņi tādi, fuck, this is trash, tas man nepatīk, man tur tas un tas. Es personīgi vairāk nemāku savādāk dzīvot. Es vienkārši nezinu, kā tas ir ielikt sev kaut kā, citā kabinetā, kur man kāds nāk un vienkārši slejo man tur apātag un saka vienkārši, vecī, tev šitā jādara. Es vienkārši, man tas iekšējais kaut kāds rebels, kaut kāds tur, dzīvnieks, es vienkārši nevaru savākties. Es nevaru to pieņemt, un tāpēc arī tagad, tas bija tikai laika jautājums, kad mēs vienkārši, arī paņēmām office, jo mēs sapratām, ka mēs vienkārši, mēs taču neiesim pēc citiem strādāt. Come on, bro! Un bezsakars, mēs katru dienu vienkārši sēžam 14, 16 stundas, tur skatāmies sienā, citreiz rauj bālot, tu tur nezini, kā to atrisināt, bet tad no rīta piecēlies tāds, let's do it again. It doesn't make any fucking sense, bet man tas patīk. Tāpēc tas ir tavs. Viņš strādā vai nestrādā, bet nekad jau nevar teikt never again, bet never again es arī neietu atpakaļ, kur strādāt zem kādu. Bet arī īstenībā es varu pateikt, ka strādājot labā kompānijā ar labiem cilvēkiem, es varbūt tās būt kaut kādā ritīgi mega giga lielā kompānijā, kur man būtu kaut kāda augstākā menedžera, CEO vai viceprezidenta kaut kāda loma, kurā es tik un tā varētu visu to diktēt, un nav neviens, kas man tagad diktē. Bet man nebūtu tas risks, tas finansiālais risks un tas pārējais, tomēr, ko uzņēmējdarbība nes sev līdzi. Ja tev nav jautājums, es gribu pajautāt kaut ko vēl. Vai tu pirms tam minēji arī gan par coachiem, mentoriem un visādiem cilvēkiem, vai tu pati pēc kursus, izmanto coachus, brauc uz kaut kādām konferencēm, samitiem, jo es, piemēram, esmu visādiem World Business tur kongresus pats braucu, es pērkam tur kursus, mēs paši vēl kaut ko tur meklējam, tagad kaut kāds coachs, vēl kaut ko. Vai tev ir vēl joprojām kaut kas dzīvē, ko tu pēc mācies dari? Investē? From time to time man ir tāds tā kā ļoti, šitajā jautājumā varbūt es esmu arī nestabila, tāpat kā runājot par e-mail newsletter iknedēļas. Man vajadzētu varbūt biežāk sev ļaut ieskatīties, kā lietas dara citi un dzirdēt vienkārši tos kaut vai iedvesmas vārdus. Piemēram, vai arī vienkārši aizbraukt, kaut vai tur aizbrauc uz kaut kādu samitu, nomaina vidi, nevis ka tur ir tā informācija pēdējais, kas bija janvārī, bija Dubai. Ja? Un es vienkārši atbraucu tik fucking iedvesmotas. Wow! Tu tikko janvārī biji uz Dubai? Jā. Uz ko tu biji? Tur bija tāds billion summit. Es redzēju kaut kādu reklāmu Billion Summit, tā arī nebija kaut kāds. Kaut kā tā arī bija. Tas bija, kur Gary Vaynerchuk arī, vai tas bija cits kaut kāds? Bet katrā ziņā... Tu man vari nesaukt kāpēc tu brauc uz Dubaju uz samitiem? Viņi te patās nav? Tu esi bijis Dubajā. Okay, gotcha, yeah. Kāpēc nebraukt uz samitu uz Dubaju? Jo vienkārši tu vari iedvesmoties no tās vides vien. Un šajā brīdī, tad, kad es biju tur, es sapratu, kāpēc es to nedaru biežāk. Jo Latvijā es varu paklausīties, es tur klausījos latviešu coach, mentoru kursus un tā. Man ir tā, ka man vajag tā kā paņem. Man vajag just, es nevaru tā. Šeit tev ir mājas darbiņš uzrakstīt klientu vērtības problēmas un I cannot do this shit. Es izdarīšu. Bet to vajag, you just have outgrow it. Jā, bet vienlaikus ik pa laikam atkārtot tās lietas arī ir vērtīgi, es to saprotu, es to apzinos un dzirdēt, kā cits skatās, bet šobrīd atkal strādā tas, es to redzu arī, kā man klients skatās un es pati jūtu, man vajag tagad ātri izstāst man šito, vai iedod man iedvesmu, reku sēžam telpā, vai ziņas ir, maucam, tā kā uzkruķīt to enerģiju, un caur to enerģiju es iešu un darīšu. Man nedara tā kā tagad es zinu lietas un tagad es darīšu, jo reizēm zināt man vēl vairāk apjucina, un zinu, un tagad stratēģiju un tā, un es vienkārši tā prokrastinēju, tur sēžu kaut ko, tupīju, rakstu tās domas, man reizēm vienkārši vajag, vai es jūtu to draidu, un uztais kaut kādu, kur izaicinājumu, uztais kaut kādu kursu, reklamēju programmu. No enerģijas, ko es iegūstu, nevis no tās informācijas.
Tu aizbrauc noķert to enerģiju, tu aizbrauc noķert to sajūtu. Tas ir tos endorfīns, to dopamīnu, viss tas. Ko tu vienkārši saulē pabūsi? Tev jau tā kā esi inspired, tā kā, iedvesmots. Jā, tu visu laiku dzīvot 9 mēnešus, 10, 12, 11 mēnešus, varbūt 1 mēnešu. Viss atbild bija pareizs, ko tu teici. Viss. Tu jau nepamani, cik neiedvesmojošā vidē tu dzīvo, tad, kad tu tā kā izej ārā. Jo es arī tagad speciāli uztaisīju sev tādu, es neteiktu challenge, tas bija vienkārši tā kā, Iris tagad dzīvo Latvijā vienkārši un skaties, kā tu jūties. Dzīvoju, labi. Tur nāca tas, man liekas, ka tas bija tieši pēc bomža pasākuma. Kad es sapratu, Gustavs vēl bija uz skatuves, tur kaut ko jūs vēl bazarējāt, Dubai, man bija tāds, es gribu uz Dubai. Nice. Jā, man bija tas, pēc 2 dienām es gāju mājās nopirkt biļetes. Un es aizbraucu, un man bija tāds, ko es te marinēju? Kas tas ir? Un es saprotu, ka tam sūdam tu var pieķerties tik ļoti, ka vienkārši tu turies ar visiem nagiem un zobiem. Un sapratu, es tā vairs nedarīšu. Ja es braukšu iedvesmoties, tad klausīties kaut ko tad ārpus Latvijas. Man liekas, good point. Man arī par to, ko tu teici. Ka mēs tur runājam par to Dubaju. Man draugs Artūrs bija aizbraucis uz Dubaju toreiz. Viņš sēž Lambo, zvana man, un viņš tāds saka, Oskar, tev vajag uz Dubaju, bet ja tu atbrauks uz Dubaju, atbrauks atpakaļ uz Latviju, tu uztaisīs pašnāvību. Vienkārši te ir tik labi. Un viņš saka, man dzīvē vispār nekas, viņi tiešām vairs nekas neiedvesmo. Šeit tikai 2 lietas, Dubai un Kalna. Un es, kamēr zvanāju, es uzreiz arī nopirku biļeti un aizbraucu arī. Tas vienkārši tā kā precīzi aprakstīja, man sajūta atbraucot tā kā Great Depression. Es vienkārši tā kā nedēļu no vietas varu pajautāt manam vīram, ja nav ticības, es raudāju fiziski. Un man bija tāds tā kā, what am I doing here? Un tieši tāpēc pēc šodien ir pirmdiena. Svētdienas lidoja atpakaļ. Uz Dubaju atkal? Jā. Super, fantastiski. Cert iedvesmu, mainīt vidi, jā. Vienkārši padzīvot tur, jā? Jā, paķert sajūtu. Ja viņa tik ļoti man varēja iedot to drive un enerģiju darīt, tad es jūtu, ka man vajag to ik pa laikam tā izmantot. Tā kā tos resursus, kas ir, un ja man ir iespēja, jā. Zini, kā varbūt tās cilvēkiem uzreiz nav tā skaidrs, kas viņus tur iedvesmo. Arī tu saki, es tur aizbraucu, gribu aizbraukt, vienkārši iedvesmoties. Kas tad tur īsti iedvesmo? Kāda ir mana pieredze? Es tagad braukšu 4. gadu jau uz Dubaju. Tas stāsts ir tāds, ka tev iedvesmo jebkas. Tu izej ārā, cilvēki vienkārši skrien, sporto, visi. Es nezinu, kāpēc. Visi izskatās labi. Visi izsēs pēc sportiskiem cilvēkiem, tikai turisti ir esami. Tu vienkārši, tur tā ir, tu vienkārši visi sporto. Tev saules laiks spīd, tev visur ir mājas liels, tev skaists mašīnas. Visu laiku, es pieņemsim, aizbraucu arī tur, ieeju Facebook grupā, kur ir tie meetupi, biznesa meetupi, bezmaksas meetupi vienkārši. Katru dienu kaut kā 20 notiek. Tu nezini, kur izvēlēties, svaipo viņus tā kā TikTok kaut kādu feedu. Pēc tam tālāk, jo tu aizbrauc uz sportzāli. Sportzāles vienkārši pilnīgi insane. Varbūt tas tu biji uz TK gym aizbrauc obligāti, kas ir uz jumta. Viskrūtākā vieta, kur brauc visi pasaules lielākie UFC, cīkstoņi, tur Khabibs, visi tie tur brauc trenēties. Tev vajag uz Bīnos viens aizbraukt uz sportzāli, kas ir vislielākā pasaulē, kur vienkārši... Tu iej sportzālē un tā kā kaut kādi 5 maija fitness ir tikai kāju nodaļa. Tu ej cauri, viņam tur 3 restorāni, 2 šopi iekšā, tur tev iekšā ir saloniņi, tur uzreiz nagi, mugura, masāža, fizioterapeiti. Tur viss tev, my God, to nevar izstāstīt. Un tad cilvēks saka, kas tev tur iedvesmo? Bļāviens vienkārši aizbrauc. Katrs pats noķers to sajūtu, kas viņu iedvesmo, bet uzreiz var pateikt, tas ir pilnīgi viss un visos līmeņos. Exactly. Man arī cilvēki jautā, un es nevaru pateikt. Es tur vienkārši sajūtu sevi... Pilnīgi arī tādu citādāk, kā es esmu iestāstījusi sev beigo masku, es uzlikusi, es esmu introverts, man nepatīk cilvēki. Tur, 1. dienas samitā, te visi iet socializēties, networkings, ir Īris tāda. Novelkam šito masku un let's do it. Un es saprotu, ka es neesmu nekāds baigais tur introverts, ko es tur esmu iestāstījusi, pati tur izdomāju. Tad bija tur, es jau esmu 2 dienas pēc kārtas pusdienās ar kādu cilvēku. Vienkārši viss tas kustās. Tieši tāpēc, ka tur pretī ir tāda paša atvērta cilvēka. Viņi ar to nevis kāpņu telpā nepaskatīsies tev virsū, bet let's go, ejam pāriest, parunāsim. Jā, vajag, bet arī, man liekas, kas ir forši. Latvija ir fantastiska vieta, kur uzbūvēt kaut kādu labu bāzīti. Jo, kur ir tomēr tā atšķirība no Latvijas un Dubajas. Jo Latvijā tu vari daudz ātrāk
un vienkārši daudz ātrāk uzbūvēt, ja ko tu vēlēsi. Jo tur runā tajā pašā valodā, valsts samērā maziņa, vai ne? Konkurence nav diezko liela. Ko mēs šeit arī runājam, ka Latvijā tu vari arī tikpat ātri arī visu sačakarēt, kur tomēr ir jāpievērš uzmanību. Tur man daudz mājas ruči un rūta, jo, kad man kāds raksta slikts komentārs, reklāmā mēs tur diezgan... Tu jau esi pie durvīm, jā? Es jau var ap. Jā, nu, tā kā... Jā. Nu, man vienkārši kaut kur... Blok. Es nav tolerants. Es easy way, tā kā blok. Jā. Es nav bloku. Sliktāk par bloku. Bloku ir labs variants. Tagad tu vienkārši ignori. Jā, nu man tur grūti savākties. Bet Latvija ir fantastiska vieta, kur uzbūvēt bāzīt kaut kādu pamatu biznesu, savu PR, nodrošināt sev, lai tev tai Dubajā sanākt, jo tomēr arī, lai neviens nepārprot, Dubaja tomēr prasa savu. Arī, nu, gan lai tu tur dzīvot, gan tavs izmaksas un viss tas pārējais. Jā, tu vari dzīvot pa 10,000 dienā, un tu vari dzīvot arī pa 15 eiro dienā. Nu, es esmu tā kā abos divos bijis, ko es tev stāstīju, kad es arī aizēju uz to 7-star restorānu, tur Marinā vai nepāēst burgeru par 180 eiro, pēc tam es aizēju pāri pa ielu un apēdu par 80 burgeru. Nu, tur no Pakistāņa kaut kāds virtuves. Tā kā tev ir abas divas opcijas Dubajā. Man patīk šausmīgi milzīgs tas kontrasts ir, un tu tā kā atradīsi sevi, bet tev tik un tā vajag pāris tūkstošus, lai vienkārši dzīvot Dubajā. Nu, man liekas, tas tāds arī tāds self-testing jau tad kā, izkāp no šī ārā. Kā es tagad, kā biznesa cilvēks Latvijā, varu par sevi parūpēties tur. Un man ļoti, ļoti palīdz tas, ka tur ir dirhami, tur nav eiro, es neko neredzu, es neskaitu. Man ļoti palīdz atvieglot to, kā latvietim, kas uzaudzis tur. Es teikšu, atklāt maznodrošinātā ģimenē, kur māma izaudzināja 2 bērnus un uzvīja maznodrošinātā statusu kaut kādu arī laiku. Līdz tai vietai, kur es viena pati braucu uz Dubaju un vienkārši izdomāju, cik ilgi tur es palikšu. Un tas tāds testē manu to arī mentālo kapacitāti. Vai es sev šo atļaujos? Jā, man tur ir tas kaut kāds noteikts finanšu apjoms, ko es varu ko es esmu atvēlējis iztērēt, bet vai es varu sev iedot vairāk? Un tā vide šeit, es neredzu, kur to izdarīt, jo te nav tāds, aizēju uz masāžu par 180 eiro. Var atrast, varbūt jāpameklē. Bet tur ir tā mazajās lietās te uzreiz, ka tas restorānčiks, ies iekšā vai neies. Iespēr savu to kāju. Un man ļoti patīk tas sevis izaicinājums tajā līmenī. Jo, ko vairāk? Tas interesanti katram pašam jāmeklē. Un man tas šobrīd ir tāds, jo mentāli ar naudu es esmu vairāk tas, kas māk krāt nekā tērēt. Un es esmu sakrājusi sev to summiņu. Ko tu ar viņu dari? Tad tagad lietā ļauj sev dzīvot. Un tad es mācos to tērēšanas pasākumu. Man ir tieši pretēji. Es kaut kur dzirdēju, ka Grant Cardone vienā tur kaut kādā video viņš tur teica, jā, nauda ir jālaiž vaļā, un es vienkārši go loko. Bet man tā pasaka, man tā kā tas nestrādā. Jā, es vēl vienkārši, man ar krāšanu, man patīk investēt, man sanāk. Krāt, vispār nesanāk. Tu investē arī pieredzē, zini kā? Exactly. Jā, pieredze man ir daudz. Jā. Ceļojumi ir vislielākā pieredze. Ko tu atcerēsies, tad, kad tev būs 70, 80? Protams, kāds stāsts. Tiešām. Un arī nevar salīdzināt, ja tu to neceļo, tu nevar salīdzināt. Tu vienkārši un arī tāpatās. Nākamā problēma, zini, kas ir arī tev visticamāk. Tu atbrauc atpakaļ un tu stāst un zini, tur ir tā, un viņš tāds, jā, forši, ir tik prieks, ka tev tā gāja. Bet viņš to saka, jo viņš vienkārši nesaprot. Otrs, kurš tur nav bijis, to nesaprot. Tāpēc, ka tu nevari iedot to sajūtu. Jūs sakat, vai ne, tajā Dubajā, vai ne, pieņemsim kalnos. Tu pirmā reize esi kalnos. Ak, Dievs. Tev iekšā kaut kas nereāls, vienkārši liekas tik krūti. Tu nofočē. What the fuck, tu vispār nepēc kā neizskatās. Un kā tu tagad aizbrauc mājās, un saka, ka šitā tur bija. Nice. Tu jau nevar vienkārši, caur bildi dabūt to, vienkārši pašam jājūties. Es stāstu vīram, viņš ir saprotu, tas ir mākslīgi. Un es saku, tas ir mākslīgi, bet man vajadzēja šo mākslīgi. Man tā kā rītīgi patīk. Un tur tā lieta, ka tu vari dabūt enerģiju, kaut kur aizbraucot uz citām vietām. Aizbrauc Latvijā, ir sava aura, vai ne? Tur nav auras. Tur ir tā kā fresh. Tur nav nekam, kas nav tās vērtības, nav tā piesaist. Un tas ir tik atvieglojoši, ja tu esi cilvēks, kas ilgu laiku ir meklējis valju, tur piesējies lietām. Tā kā tu kļūsti arī, mēs kļūstam tādi
pieķeramies tām lietām. Tur tā aizbrauc atlaid vienkārši. Jā, liekas, ka tu esi tādā jaunā vidē. Tev tā kā neviens nezina, tu nevienam neko parādā, tev nevienam nekas jāstāsta. Tu tāds vienkārši tā kā fresh beginning, tā kā tāds jauns rebels rītīgs. Pašā vaļā. Tāpēc, ka parasti arī, kad tu aizceļo kaut kur, zin kā, tev cilvēki, ja tu cilvēkiem pasaka, es esmu ārpus Latvijas, viņam vispār neinteresē. Vairāk, viņi tev vispār neko vairāk neprasa. Viņi vienkārši, viņš neeksistē tagad uz kaut kādu brīdi. Un tad tu arī ceļojot aizmirst tās pilnīgi visas problēmas, kas tev ir vienkārši, jo tu esi tur, un tāpēc arī tev tas restorāns palīdz. Vienkārši tas, ka tu piedzīvo kaut ko jaunu. Palīdz, vajag. Es arī esmu ritīgi par placebo. Piemēram, gads kā ir sācies, un tu tā, es gribētu zaudēt lieko svaru, vai es gribu izīt ieskriet. Es saku, tev ir tagad tā sajūta, tāpēc, ka jauns gads, es saku, izmanto to sajūtu, izmanto to placebo. Cilvēki kaut ko, atkal jau heiteri tur kaut kur tiktu kā tāds, tas jau placebo, tas jau nav pa īstam. Ja tev tas palīdz, fuck dūdēt. Vienkārši tā. Ne par velti pētījumu rāda, kad arī par medikamentiem, un tā, tad, ka placebo ir tā ļoti augsts procents, līdz pat 30%, kas strādā. Why not to use it? Yes. Kāpēc? Ja tu vari viņam tā vietā, lai viņam dotu medikamentu, ko viņam nevajag tajā brīdī, dot vienkārši cukurgraudiņu, un viņam mazinās sāpes, un paliek labi. Kāpēc ne? Fantastika. Kad iedomājies varbūt tās, ka mums, padomājiet vienkārši par to, ka iedomājies mums smadzenēs vai mums pašiem iekšā ir tāds spēks, kur mēs pat neapzināmies. Mēs viņu vienkārši reāli nezinām, ka tāds eksistē. Un tad, kad mēs runājam par placebo, tu jau to dari. Tev iedod cukurgraudiņu, bet tu vienkārši pats sev maini kaut kādā veidā kaut kādu stāvokli iekšēji. Kalīgi crazy. Kāpēc? Tāpēc jau strādā meditācija. Ja? Manifestācija, tas pats princips. Tu vienkārši domā par kaut ko, un tu vienkārši atlaidi to kontroli un ļauj tām lietām notikt. Tur jau arī nav nekāds cits mehānisms. Tu ļauj savām smadzenēm kaut kādus jaunus bioķīmiskus savienojumus, tos neironu savienojumus veidot un izmainīt bioķīmiju. Cilvēki vienkārši pārāk daudz mēģina atrast iegans, kāpēc, lai kaut ko nedarītu. Nevis, lai tā kā varētu jau pamēģināt. Zini, kā sevišķi ļoti. Vispopulārākais tas, ka cilvēks laikam dzīvo tādā past formā, laikam tajā pagātnē, viņam kaut kas neveicās vai kaut kas tur nepatika. Un tagad tāpēc es šodien tā vairāk nedarīšu. Vai arī dzīvoju visu laiku tajā futuristic modā. Es gribētu, es vēlētos, bet nekad nesāku. Un es laikam dzīvoju tajā mindsetā par to future kaut kādā, bet nekad tajā present mirklī, tajā tagad tieši šeit. Iedomājieties, cik nenormāli krūti izsmalk, ka mēs tagad trīs sēžam pie viena galda. Tieši tagad izsmalk, cik nenormāli krūti ir. Vienkārši varam trijātā pasēdēt, parunāt. Es beidzot aiztaisīts durvis ciet, neviens te nav. Jā. Es gribēju ar tevim parunāt. Tas ir tik nice, ne? Cik krūts mirklis. Un cilvēks laiks kaut kur mēģina sev nogrūst projām kaut kādās bezsakarīgās vietās, stūros, kur vienkārši nevajadzētu līst. Viņš izmanto to mirkli, kur tu esi. Man ļoti patīk, kā tu stāst par sevim. Kad ja tev ir tagad tās emocija iekšā, ja tev vienkārši tas drives, daram tagad. Pļāc, ja cilvēki varētu. Ko gaidīt? Ko vēl gaidīt? Jā. Es nezinu, cik es ilgi dzīvošu. Es tiešām vienmēr skatos arī par to. Man prasa, kāda ir tava motivācija, kāpēc tu trenējies? Man nav vispār tādas motivācijas. Smūgs dibens. Tas ir fake. Nav man tādas motivācijas. Jūs katrs var izdomāt savu motivāciju manā vietā. Jūs katrs varat man iedot. Nav man tādas. Es vienkārši sāku tāpēc, ka man bija grūts dzīves posms, kuram man vajadzēja tikt pāri, dabūt emocijas ārā. Man nav mērķis kaut kur nokļūt ar to, ko es daru. Bet es aizēju uz treniņu, es vienkārši jūtos tur labi. Es taisu tās kāju dienas, tur splits skvats taisu, tik fucking grūti. Un es domāju, grūti, bet es varu darīt grūti. Ja? Tu vari darīt arī sūdu. Ko tu izvēlies? Dari grūti, tev pašam ir gandarījums, vai tu dari sūdu un tu pats vienkārši jūties kā sūds. You choose. Kā, tad, kad tu negribi iet uz to treniņu, tu jau zini, ka beigās būs tā labā sajūta, bet tad, kad tev negribās iet galīgi. Man ļoti reti tā ir. Man bija tagad vakar, es liku storiju, kad es stāstīju, ka man pagāja nedēļa pēc bez treniņiem, un tas man ir ļoti daudz, jo es trenējos regulāri. Un es kā negribās. Vienkārši tur viss kaut kas iekšā, jo es iedomājos, ka es aiziešu, un man būs tur super grūti, smagi, nērti. Tas bija viss bullshit, jo man nekas nebija ne grūti, ne nērti. Vienkārši to darbību es nekaulējos ar sevi. Vienkārši sakrāmāju savu somiņu, iekāpu mašīnā un braucu. Paklausos mūziku un viss, esmu gatava. Iedomājies, tu ieliec nedaudz savu klientu kurpēs, kuri tev tā bija nedēļa, vai ne? Bet citiem tie varbūt tās ir 3, 5, 10 gadi. Un tad viņiem ir, un kā viņiem tā sajūta ir reiz 10, vienkārši, kad, ja tu tik ilgi neko neesi darījis, man arī tā ir vienkārši, kā, ja tu palaidies, tev ir tik viegli ir, visu laiku būt tajā
Nē, tā kā negribās. Bet tikko kā tu sāc, tad jau vienkārši tas iegriežas ritenis. Visstulbākais jau tas, ka tu sāc sev dot kaut kā tā kā excuse. Es nevaru iet, jo X, Jo Y, X, Z. vienkārši es varu iet punkts. Tāpēc es dodu, piemēram, programmā sākt cilvēkiem ar 3 vingrojumu. Mēs nemaucam stundu, kā es zālē. Mēs 3 vingrojumu atkārto 2 sets vai 3 sets, cik tu jūti, ka tu vari. Un tad viņš pakāpeniski pierod tai slodzei, jo sākumā ir labāk mazāk nekā vairāk, un vienkārši pēc tam tur tādas muskuļu sāpes, ka tu neatgriezies. Es pat esmu pēdējā laikā tās muskuļu sāpes vairs nedabūju, bet tad, kad viņas es dabūju, man ir tāds diskomforts, kā man nepatīk. Jo nav forši, ka tu nevari noiet pa kāpnēm. Nav forši, ka tu vienkārši celies no gultas, kā tāds pusinvalīds. Un tāpēc es cenšos arī savu klientu nekad nedabūt tai pozīcijā, kur viņš vienkārši tur nevar performēt pēc tam. Tu tikko biji kaut kādā TV šovā? TV3 tamā? Kas bija par šovu? Šovs? Nē, tas bija raidījums. Zilonas studijā. Eksperts, tā kā vienkārši runāt par kaut kādu tēmu konkrēti, jo tev bija ielikts vienkārši sociālos tīklos, ka tu biji. Jā, tas bija runāt par medicīnisko apaugļošanu. Tā tēma. Man ir ļoti daudz dažādas tēmas, par ko es esmu bijis TV. Bet pamatā veselīgi, tā kā šajā prizmā, jā. Tāda tabū noņemšana. Jo tas ir tas mans arī, kā tu sāki prasīt, par to, kā es visu to sāku. Es sāku pamatā runāju par tabū tēmām. Pirmā mana, atgriežoties no Spānijas, dzīve bez krūštura. Sievietes Latvijā, bez krūštura, ko? Kāds sajūts? Viss redz, viss skatās. Jā, absolūti. Man joprojām nav krūštura. Kaut kāds pāris braletes, ja jūs zināt, kas tas ir, tāds tīkliņu veida. Man tādu, kā kausiņu tādu nav. Šis ir maks. Bet tā bija tā viena, ar ko es aizsāku, un tad man ik pa laikam atnāk tās tabū tēmas, par ko cilvēki nerunā, un es vienkārši sveiki, man ir viedokļi. Tik drosmīgi, vienkārši tas ir out of the box, vienkārši super. Man patīk, un it sevišķi, ja tas ir noticis ar mani. Un, ja es varu iedot kādam citam atļauju dzīvot vieglāk, brīvāk, bez kaut kādiem rāmjiem, standartiem, man tā kā guilty pleasure tas ir tāds cukuriņš. Es ļoti kaifoju no tā, ka tev uzraksts vienkārši tā kā klausies, zini, un es staigāju bez krūštura, tur blā, blā, un vīram arī patīk, un tā kā viņš vispār starā un tā. Jā, Latvijā būtu daudz vairāk priecīgi vīrieši, ja sievietes tagad bez krūštura, pēc komandas švienos vārtos. Ja tu esi neapmierināts, ja tev tā kā visu dienu kaut kas saspiedz tavu elpošanas sistēmu, tur jau nav stāsts par to, kaut kas redzās cauri apģērbam, ir stāsts par to brīvību, ko tu iegūsi. Tas tāds mans... Vienkārši vēl viens veids, kā es pieeju tam. Un tas kaut kādā mērā saista. Kas tev tagad plānā ir? Tu teici, ka tu atnāc, mums nomatas galda ir tik daudz garšīgas proteīnu batoniņas. Jā, mums vienkārši. Un tagad runājot ar tevi, tu bišķiņ teici par tiem spēku treniņiem. Tu kad esi powerlifter vai kā? No. Es mācos par treneri, jo, lai es varētu oficiāli, Latvijas līmenī. Protams, fizioterapeits zina kaut kādu bāzi, bet man nav loģiska spēku treniņu bāze. Un ņemot vērā, ka es pat to sāku darīt, es sapratu, ka es to gribu dot arī savām klientēm. Un septembrī sāku mācības. Tas Latvijas līmenī šobrīd man tas ir gads. Ir arī kaut kādi kursi, protams, pusgadi ietvaros, bet es paņēmu tā, lai man patīk tie pasniedzēji un vide. Un who knows, ko es ar to darīšu, bet lai es varu, officially, ja es runāju par spēku treniņiem, to ieguvumiem, benefitiem, visu pārējo, tad lai man ir tā bāze zināšana. Tā kā arī to papīru sakārtot. Un tas ir tas mans virziens. Jo Latvijā visi grib certifikāts, nezinu, kāpēc. Bet zini, kā tas vairāk man bija. Man jau arī tas, daudz tādu draudzenes un ko, kam tev šito? Vai tad fizioterapeits nav krūtāks? Tā ir tur atšķirība. Tur nav tā kā... Pateic sevīm. Jā, tāpēc, kad es gribu, lai es, ja par kaut ko runāju, tad es saprotu 100% par ko es runāju. Es 1000% piekrītu, ka tam tā ir jābūt fizioterapeitiem, treneriem tā ir jābūt. Vienkārši tagad es skatos visādi coachi, tur vienkārši uzreiz blamē cits coach, tev tur nav coach certifikāts.
Un tad tu aizbrauc uz kaut kādu, kas ir, bet šīs tās coachu skolas, kas tur ir, un tu saproti, ka no turienes nāk ārā coach, kas īsti nav coach, un tad tur 19-gadīgs meitenes grib mācīt 50-gadīgs CEO sievietes, un tad man tur vienkārši galva, tā kā smadzenes lūst kopā. Un tas man liekas tieši tā puse. Tā kā es saprotu pilnībā, ko tu saki, ka tavā nozarē, veselības nozarē, vispār, ja mēs domājam par skolām kā tādām, vispār veselības nozara, jebkurš doktors, jebkurš treneris ir jāiet un jāmācās. Bizness ir kaut kas tāds, ko praksa, pieredze, tur viss tas pārējais, bet par doktori ir jāmācās. Jebko tu vari vienmēr izmācīties, kaut vai, lai tev ir tas basic, tas pats galvenais tāpat būs tava prakse. Piemēram, ja es nebūtu 100,000 reižu uztaisījusi pat tos pietupienus ar to stieni, es diez vai varēšu klientam izstāstīt, kas viņam jādara. Bet tāpēc es sāku ar to praktisko un es sapratu, šis man patīk, šo es visticamāk gribēšu darīt, par šo stāstīt, runāt, mācīt, un tāpēc es paņemu klāt arī to izglītību. Un izglītība, tā investīcija tev vienmēr nesīs atpakaļ. Izglītība un valodas zināšanas. Tā ir kaut kādas tādas lietas, kuras nevar būt par daudz. Tur viss ir sādi dokumenti, viss ir sādas valodas. Kāpēc ne? Es aizbraucu pa valodām, atgādināju, es aizbraucu pie Zemesarku vecīti. Aiz polārā loga, bezsakars, out of context. Es vienkārši pieminēju valodu. Jā, pieminēju valodu, un viņš vienkārši aizbrauc, un viņš 150 valodās runā. Un es vienkārši sēžam, aiz polārā loka, tur Rovaniemi, tur reālā legit fucking Zemesarku vecīšu ciematā. Es tur Ziemeļbriedu, tur tikko izjāju, kamanām izbrauc, aiziet tagad pie Zemesarku vecīšu. Un viņš sāk dziedāt, kur tu teici gailīt, man vienkārši latviešu valodā. Mēs pat nezinām, kur. es ko? Un viņš vienkārši man labdien. Bet ja tu tā padomā, tagad, ja tu atliec atpakaļ, kādos 10, 8, 5 gados, 7, vai tu gaidīji, ka var savādāk būt? Ka tu nesapratīsi, ko Zalvets tev saka, kā tas var būt. Tā ekspektācija bija reāla. Jā, tagad viņš tev piepildīja, ka Oskar, mums tas ir mūsu darbs. Tas bija priecīgs, ja? Es biju ritīgi šokā, bet tas bija really weird. Viņam daudz Duolingo iet. Jā, paļubom. Bet mēs trāpījām ar Rūču tieši tajā Covid laikā. Mēs tā sēdējām Covidā, lidmašīnas nelido, jo kā praktiski uz Rovaniemi brauc tikai ķīnieši, aziāti visādi, un viņiem slēgt tur tie tieši reisi no Helsinkiem uz turienu, tieši Covids. Neviens tur nelido, mēs ar Rūču vai gāžam uz turienu, nav cilvēki, nav turisti. Tu vari dabūt Airbnb palēto, visu palētu, tad vai braucam. Tu aizbrauc pie tā Zemesarku vecīti, un tur tas organiskais stikls, tas stāvšķi, viņš sēž vienā pusē organiskajam stiklam, mēs otrā pusē organiskajam stiklam. Un viņi to kameru nolikuši tik krūti, ka viņš izskatās, ka mēs tiešām blakus sēžam, to stiklu nevar redzēt. Ko tu vēlies, bērns? Viņš tās izstāsta savas vēlmes, un mēs ar Karlīnu, viņš runāja latviski, mēs Karlīnu tādu, kaut this cringe. Forši pieredze. Weird pieredze, jā, ļoti. Bet tas bija visforšākais. Sorry, es vienkārši out of topic kaut kādā atkal. Kā jau mēs, kā pie mums. Klausies, man ir vēl par to satura veidošanu, par to PR. Mēs parasti, mums ir viena tāda lieta, ko es katram pajautāju, par to, kad iedod tādu padomu, par ko tu prasīt naudu. Varbūt tās. Es esmu noklausījusies podkāstu līdz galam, bet šo jautājumu neatceros. Kuru? Mēs viņu sākām tikai ar iepriekšējo. Vakar. Smart. Jā, Elīnai mēs pirmai paprasījām. Un varbūt tās tev ir tieši saistībā tieši ar PR-u, kas būtu kaut kas tāds, tavs kaut kāds mini-secrets vai kaut kas, kas varētu palīdzēt citam cilvēkam. Pasaki vēlreiz? Papras vēlreiz man? Kas būtu varbūt tās viens padoms, par ko tu prasītu naudu, kas varētu ritīgi palīdzēt kādam, kurš šodien klausās? Par PR. Jā, par PR, jā, par satura veidošanu, par PR. Es, manuprāt, arī pateicu jau neprasot naudu. Bet viens ir biju. Tā kā, ja tu kaut ko dari, tad dari tā, lai tas ir saskaņā ar tevi. Tā kā, ja par kaut ko runā, stāst, iestājies, pilnīgi saskaņā ar tevi tajā brīdī, tavām sajūtām, un don't be afraid of that. Tā kā varbūt kāds judžos, varbūt kāds pieņems, un abas puses ir labas. Un jā, vienkārši be there. Tā kā, ja tev ir sajūta, ka tev ir kaut kas jārada, tev ir sajūta, ka tev ir kaut kas jāiedod no sevis, just do it. Tā kā izkāp ārā pārvar savam tam nervus runājošās galvas. Jā, ok, tu tajā brīdī tā kā
nevari, tev ir nērti, bet patiesībā caur tevi nāk kaut kāda informācija, kas tev ir jānodod. Un, ja tu neizmanto to enerģiju, kas tev ir, viņa kaut kur nodrenēsies un tev pazudīs. Un tu vienkārši sapratīsi, ka tu vēl jau mazāk vari darīt un radīt pēc tam. Un, biju un eju vienkārši radi, jo tā kā jūs esat teikuši, arī tik daudz ir patērētāji. Un tik maz ir tie, kas nāk un rada un dod vērtību. Un es vienmēr to atceros. Īstenībā es paturu galvā, tad, kad es domāju, tā kā, man negribās tur tā. Es atceros, Oskars teica, ka tik daudz ir tie, kas ir otrā pusē un joprojām ir. Un es pat reizēm ir tās dienas, kad ko es to likšu, un es vienkārši maucu. Un es pat neskatos. Es post and ghost ielieku un aizēju. Un reizēm es daru tā, ka man tik forša storijas dienas beigās viņas noskatos pati visu, man forša mūzika un tā arī tik pakaifoju. Bet tā, lai tev pašam prieks. Tev pašam prieks par to, ko tu tur radi, ko tu dod, un kad tu pats skaties, tu būtu skatītājs sev. Un vienkārši ej un parādies. Tas tik fantastiski. Tik sirsnīgs paldies, ka tu vispār atvēlēji laiku un atbrauc pie mums. Tas bija rītīgi fantastiski. Jā, paldies. Paldies jums. Un es varbūt tās grand fināle, tad, kā mēs vienmēr ar Maitu savu outro, tad varbūt tās katram no jums ir kāds draugs, kurš visu laiku heito, kurš visu laiku tu atbrauc mājās no ceļa, viņam neinteresē, vai viņš vēl projām ir dīvāna eksperts, jo tie mums ir pašlaik vairāk nekā. Īstenībā tagad jau mēs patērētājs varam sadalīt vēl tur sofa eksperti un vēl citos līmeņos, bet aizsūt vienam ritīgam heiterim, kādam cilvēkam, ko tu ilgi neesi runājis, jo viņš vai resnē, sēž dīvānā, vai viņam dzīve apnīk, vai visu laiku heito viss cits, tik to kā aizsūt viņam širo, jo tad diezgan. Varbūt tās viņš kļūst par labāku cilvēku. Paldies tev. Paldies jums. Čau. Čau.